Вот и билеты. Билеты? Braucam uz Дэнс-бару. Дэнс-бару. Кому эти билеты? Кому? Так это не 7 этаж. Подожди. Нам поставят. Вот это, Блин, это 6. О, вот это? Короче, kā vienmēr, rāmis. Vienmēr bija. Kas te notikas? Kaut ko gaida visi. Короче, laiciņš Lutinā. Tallinna, Somijā. Puģis, domā. Diezgan silts ir tāds, patīkams. Vēņš, cik ir? Plus 19 grādi. Jā, būs labi. Lūk, mēs tik paldam uz priekšu. Lūk, gaidām. Te kaut kāds kafejnīts. Trakie cilvēki staigā filmē kaut ko. Lūk, indieši. Nezinu. Tāds sajūta, ka kaut kur Brahmaputra tūmā ir. Say, something is burning around here. O, lēnā gaitā. Mēs tuvojamies Helsinkiem. Kaut kur tur ir pilsēta. Nu kā, kaut kur tur. Tepat tās priekšā. Ir pilsēta. Nu šovakar plānos ir tā aizbraukt līdz viesnīcai. Pārģērties, aiziet uz veikalu, sapirkt pēst, kaut ko vēl kaut kas, jā. Un tad mest mieru šodienai. Nu lūk. Un tad rītā izzināties kaut kur, kaut kā. Nu lūk, bet re, kaut kādā. Bet tur kāds dzīvo. Tas ir vienkārši vāks. Un ja tu aizmirsti 10, ne, bet bez 10 alus pudeli nopirkt, tu vairs nekā nevar izdarīt. Nu labi, pagaidām. Я то кораблика, блядь. Не только кораблика, блядь. Griežamies ar roceni. Un metam ripa. Karoči, es tā nopratu, ka mēs te līdīsim laukā, nē, bet brauksim nost no Prāņa, šitan atpakaļ gaitā, kaut kur tā. Ну да. Ну видишь, тут больше нет нигде ничего. Bet kā visur būvējas un vēlreiz būvējas. Nu, lūk. Tā kā viss notiekās.
Nu tā. Mūsu numuriņš ir no Tellī viesnīcā. Paņēmām bookingā 188 eiro 2 naktis. Sanāk, nu lūk, te tāda. Skapītis, kaut kādas garšvielas, paēdiens, ķipa mini virtuve, ķipa 2 gultas, televizors pa pussienu un ir vēl otrais stāvs. Ķipa vēl 2 gultas. Tā izskatās no augšas. Nu, solīdi. Nav reklāmā, bet, nu, jā, dodaties uz Somiju, nu, tad var paņemt. Nu, lūk, te tāds skapis. Karīgs normāli. Nu, lūk, vans istabā neiešu, tur aizņemts. Pagaidām, viens sēž un runā pa telefonu. Nezinu, kāpēc tas jādara toaletē, bet, nu, katram savs. Nu, labi, pagaidām. Plānos. Plāni ir tādi, ka dodamies uz Tamperi. Tur lietas sāksies vēlāk līdz te ap 11. soli. Tur būs tikai 2. Nu, pastaigāsim pa muzejiem, kaut kādiem troļu muzejiem un hranvīziju. Tā redzēs, kad būs. Nu, kaut kā tā. Labi, pagaidām. Первый съезд направо, получается, Макинский. Filmējam, jā. Короче, esam tādā vietā. Tādā motoveikalā, kas viņš skaitās. Esmu vīlies, es domāju, ka būs labāk. Bet, nu, un nojūzās telefons. Viss izmirka un raksta, kad lādējumā ir ūdens un Karaši tūlīt nosaidīsies. Kaut kur brauksim. Nu, lūk, labi, kaut kā tā. Pagaidām. Nu, lūk, apstājāmies tādā ceļmalā. Kur paņemē? Kaut kādu lapē, padēšam kafiju un dosimies tālāk. Jo, mēs uzvilkām lietas, kostīmus un izbraucām no lietas, bet tālāk nav. Novilksim un brauksim tālāk. Lūk, izmēģināsim kā reiz man pečku, kā viņi strādā. Nu, lūk, nu, kaut kā tā. Koreča kamera nogļukoja. Nezinu, kas par iemeslu. Taks, tā tad vēlreiz nomainīja kartiņu, uzlika kaķi jaunu. Nu, lūk, Tamperes centrā esam. Koreča ieiesim muzejā Ļeņina. Nezinu, ja kāds atcerās. Meitenes un zēni būsim oktobrēni. Nu, lūk, kurš ne? Nu, tad tā bija vēsture. Nu, kāda bija, tāda bija. Neko darīt. Nu, lūk, toreiz mūs mācīja par Ļeņinu, tagad nemāca. Nu, lūk, iesim, meklēsim Ļeņina muzeju. Vēl dīvaini tas, ka blēns tā motociklistu. Tikai satikām pilsētā, ārpus pilsētas blēns, nu vispār neviena nebija. Kaut kā 4 gabali. I to kaut kāda garām braucēt. Nu, lūk. Tā kā skatīsimies, kas te notiekās.
Labi, pagaidām. Esam Ļeņina muzejā. Dīvainības mārklī. Šitādas stēles mums ir katrā mājā. Nozīmītes, kaut kas. Un cīņa par bolševikiem. Jā. Все власть советам. Un bla. Tāds pafikšo. Interesanti, kā viss nonāca līdz šejienei. Fļaškas un tā tālāk lāpstas. Fiskars pēc šitās lāptiņas uztaisīja prototipu. Šitādas telts. Kreši neiedzās kaut prom. Tagad būs jāmeklē vēl kaut kāds elektronikas veikals un jānopērk jaunu SD karti. Tāpēc, kad uzrakstīja SD error. Nezinu, ko tas nozīmē. Tāpēc nefilmēju uz GoPro. Bet nāksies. Karēši kaut kā tā filmēties. Vecs lietas taisa. Jau atradām vēsturisko printeri. Принтер? Skaners. Dzinējs. Tā un šitā. Kaut kā tā. Vienīgais jautājums, nahrenam viņš te ir vajadzīgs. Šitas dzinējs. Es nezinu. Tāda čūda. Stāriens. Kalašņiekos. Nē, kas tas ir? Kaut kāds puļimjots. Jā. Дохуище. Reiz atradām durvis kaut kādas krāctiņi. Bļēns, cik tie cilvēki gribēja tur redzēt vai kaut ko skatījās. Šis te ir pirmatnējais WhatsApp aparāts. Lūk. Ладно, хуя. Šitādas sekcijas laikam bija katrā mājā. Katra vecmāte. Šitās te čuk. Tipa plazmas televizors. Nesaprotu фишку. Я бомбо. Сделано не по-русски, да? Дай-ка. Ой-хо. Все понятно? Короче, šitam te var dzirdēt. Can at last turn away. Čemodāni. Agrāk tādi bija. Man arī kaut kur mātājās. Tādi čemodāni. Ču. Zīmītes. Bļēns, man vēl joprojām garažā kaut kur šitādi naži bija. Tieši šitādi te. Es nezinu. Graņonkas. Tie, kur nezinu, kas bija graņonka. Es vēl atceros, kā maz būdams, es šitādi te Pepsi-Colu dzēru. Viņa gan reta bija, bet es dzēru, es atceros. Šitādi te blakus pudeles, nezinu, kas tā ir. Bet Pepsi-Cola tā bija, jā. Koņjaks arī nezinu, es vēl biju maziņš. Un koņš, laikam tāds pašs arī palika. Un pavarjoška man laikam kaut kur mētājas arī šitādi. Reči, atradām te tāds
Muzejs nav liels, ja, bet ja tā paskatās, kaut kāda, tie mazie ir cilvēciņi. Kurš viņus uztaisīja tik tādus? Tas ir vienkārši vāks. Tas ir čipa uztaisījis kā konslāģers. Nu, darba nometne. Ja kādam nav slinkums, var palasīt. Kā ir šodien te tāda brīdis? Посетивший СССР Никсон спросил у Брежнева, почему советские рабочие не бастуют. Вместо ответа Брежнев повез Никсона на завод, там обратился к рабочим. Завтрашнего дня вам линию. зарплату. Написано, можно, да? Увеличен рабочий день. Šito te. Каждого 10-го Šito te var izvilkt virsū, ja? Tā čuk-čuk. Var pavizāt Ļeņinu. Давай, садись. Видео-то? Ну, Надо так видео я снимать. снимаю уже. А что, Мартин снимет? Мартин снимет. А фурон? А что, ты куртку не будешь одевать? Куртку не будешь одевать? Думаю, все. Карбюратор нет, сломай. Руки расслабь. Ну, угадам, погайдам. Кто? Zinu, kad Rīgā, Daugavas krastā, Ķipselā bija agrāk fabrika, kur ražoja šitādas te koka nūjas. Kad es biju mazs, man arī bija tāda koka nūja. Man bija 20 gadi kaut kādi, un es uz to zavodu braucu. Tur skatījāmies. Nu, lūk. Не болтай. Jā. Jā, dažkārt. Даже написано табак. Да-да-да. Kas te ir? Man šī tāda emka. Es atceros, kad man tēvs vēl bija dzīves, viņš tādas remontē pie manas garažā. Es viņam palīdzēju kruķīt viņas. Bet šī tā kickstart es nevienai nemātājās. Kā viņu šeit viņa atstiep? Un kur atslēga? Nu, atslēgas, nu. Atslēga. Čiks. Jā. Man šī tāda ļuļka arī bija bērniņos. Es vienam viņu pārdevu pa 50 eiro, lai viņš varētu savākt savu emku. Ja es atradīšu fotogrāfijas, es arī ielieku iekšā. Nu, jā. Karoči atkal nogrifoja. Tagad staigājamies. Bijām Ļeņina muzejā. Tagad kaut kāda brīvības statuja vai valsts nekas kaut kādā alejā. Tagad ejam uz priekšu un paskatīsimies kaut kādu kebabu būdu. Nu, lūk, te reiz maška jāatrod. Te reiz jāatrod ir kaut kas, kaut kāda elektronikas bude, kur varētu SD kartu nopirkt jaunu. Jāpaskatās. Nu, lūk. Kaut kā tā, pagaidām. Башмаки оставлять. Куртки оставлять и одевать куртку. Не, вообще-то мы этим должны были заниматься.
Sveiki! Tikko ieradās. Mājās. No brauciena. Короче, dirsa. Izmirku laikam kaut kādas, nezinu, reizes. Dečortā. Es pat nezinu, vai kamera filmē, tāpēc, kad vakar es viņu nevarēju pielaist. Knapi dabūju pie dzīvības telefonu. Slapš līdz vīlē bija. Cimdi vienkārši slapji. Nezinu, tūlīt ies iekšā, bišķi atpūtīsies. Un tad visas drēbes karinās un žāvēs un tā tālāk. Viss jāveid un viss, karēši kaut kā tā, nav, bet pagaidām.